Kolēģi, mums otrā aktivitāte šodien iesildījāmies, kā saka, parunājām, tagad atzīšanās un grēksūdzes brīdis. Jā. Atbildēsim uz jautājumiem, celsim es esmu vai es neesmu, un sāksim šoreiz no Rositas. Netīšām uzspiedu laiku kāda cilvēka senai publikācijai, kamēr stalkoju to. Jā, ir bijis tāda situācija. Kuram gan, kā saka, 12. naktī pirksti vairs klausa, ja precīzi. To varētu psihologi izmantot kā melu jautājumu. Es nekad neesmu nokavējis, un šis arī tā. Pēc tam unlike. Izdzēsis kaut ko no sociālajiem tīkliem, jo tur nebija pietiekami daudz laika. Es teiktu, ka es laikam neesmu, jo man nav svarīgi, cik ir laika. Vai ne? Tieši tā. Ir citi iemesli, kāpēc izdzēst. Jā. Bet ne jau par laikiem runa. Devies uz pasākumu, lai gan tas mani galīgi nesaista. Esmu. Bet es teiksim, vienmēr esmu pamanījis tā, ka pasākums, uz kuru tu nevēlies iet, rezultātā ir izdevies pasākums. Tēlojas, ka esmu slims, lai nav jāiet uz kādu pasākumu vai tikšanos. Jā. Diemžēl. Ir bijis tāds netikums. Nav tas labākais vienmēr studentiem, bet diemžēl ir bijis. Kolēģi. Vienādi. Vai esat izmantojuši pasākumu kā bezmaksas ēdienreizi? Nē. Man liekas, ar ka nē. Es gribēju teikt, ka es esmu devies uz pasākumu un es esmu izmantojis to, ka tur ir bezmaksas ēdināšana, bet vienkārši devies uz pasākumu, lai ēst. Tādas nav bijis plānots. Ja? Centies fliktēt, bet beigās izveidojies neveikla situācija. Jā. Es kaut kā neatceros, kaut kā īsti neatceros. Jā, kaut kā. Jā. Vai es esmu tēlojis, ka saprotu, par ko iet runa, neieklausoties sarunas būtībā? Jā, viennozīmīgi. Profesionāļi pazīme. Bet man liekas, tas ir līdzīgi kā studenti pirmajā lekcijā, kad tu viņiem stāsti, un tu prasi, jūs saprotat? Jā, visi saprotam, bet ir sajūta, ka viņi tā kā vēl nespēja, bet nespēja. Kavējis kādu pasākumu vai tikšanos savas muļķības dēļ, tieši muļķības dēļ. Jā. Pildīgi noteikti. Jā. Viennozīmīgi. Aizbēdzis no stundām vai lekcijām. Kurš to nav darījis? Jā, kā students, ne kā pasniedzējs, protams, tas ir. Nu jā. Tas ir svarīgi. Ja kā pasniedzējs, tas būtu tā... Gluži aizsūtījis ziņu nepareizajai personai. Kurš to nav darījis? Ir bijis. Zaudējis derībās. Esat zaudējuši derībās, kolēģi? Esmu. Man bija zaudēti 2 poliši, kā tagad atceros studiju laikā. Pēc tam studiju laikā tas bija daudz sāpīgāk, jo, lai tos polišus iegādātos nestrādājot, attiecīgi.